ģimnāzijas, šeit ir kapela, un šeit ir Vīskaps Loskāna muzejs, un šeit kaut kas top. Man liekas, tā būs izstāde. Te jau ir salikti molberti, jeb statīvi, un te ir rakstīts labdarības izstāde Izsole. Un, čau! Mēs jau skatāmies, kas šeit notiek. Kas šeit notiek? Nu, šeit notiek izstādes iekārtošana. Vēl viena glezna gaida savu uznācienu. Šī izstāde ir līdz 5. septembrim, kad notiks labdarības izsole Mieram tuvu atbalstam. Tas nozīmē, ka katru no šīm varēs arī nopirkt? Ne tikai varēs, bet vajadzēs. Ir kaut kāda konkrēta summa vai būs vairāk solīšana? Respektīvi, tā ir izsole. Konkrēta summa ir sākuma summa, bet paldies Dievam jau visas gleznas vismaz par 100 eiro mūsu Mieram tuvu draugi un mākslas draugi jau ir novērtējuši. Proti, mūsu mājaslapā tā izsolīta jau notiek. Un jā, visām gleznām sākuma cena bija 100 eiro simboliski. Un jau tagad var nosolīt? Jau tagad www.mieramtuvu.lv ir izsoles sadaļa, jau viss notiek. Tieši tā. Tas nav, ka es varu nenākt nemaz klātienē. Nebūs tā, ka kāds stāv un ar to koku āmurīti sit pirmo reizi, otro reizi. Tas arī būs. Respektīvi, mums ir tā kā divi virzieni. Ir tiešsaistes izsole un ir klātienes. Un doma ir tāda, ka 12 darbus no šiem mums kopā ir 37 mākslas darbi. 12 no tiem mēs 5. septembrī nesīsim tiešām cilvēku priekšā ar visu āmuriņu. Tātad tos varēs izsolīt. Kuri tie 12 būs? Tie, kuri nebūs saņemuši nevienu solījumu mājaslapā, vai tiem, kuriem būs visvairāk? Tātad tie 12 būs tie, kas 3. septembrī būs novērtēti visdāsnāk. Bet to mēs vēl nezinām. Tagad tā spēle tieši notiek, ka visi var savus favorītus bīdīt uz svētku izsoli. Pārējos darbus tie paliks tiešsaistē, un tos mēs izsolīsim tiešsaistē, un tā tiešsaistes izsole beigsies 6. septembrī sestdienā. Mēs varam tas izsoli taisīt televīzijā, ko? Mēs varam aiziet paskatīties, kas šeit ir? Ir arī kādas bildes, kas ir agrāk jau izsolītas un tāda vienkārši tikai izsolē, vai ne? Šīs pilnīgi visas, ko jūs šeit redzat, tās visas ir iespējams uzlikt viņai aci, nosolīt un nest uz mājām. Ir, piemēram, pagājušā gada izsolē kāda nenosolīta bilde, kas tagad ir palikusi? Tā nav bijis. Paldies Dievam, tāda pieredze nav. Paldies Dievam, līdz šim visas bildes ir nosolītas un atradušas savus īpašniekus. Un tās sākuma cenas ir pēc izmēra vai pēc krāsu daudzuma? Pilnīgi visām bildēm sākuma cena ir 100 eiro. Kur šī varētu būt lielākā? Es domāju, ka jā. Man liekas, ka lielākā varētu būt Lindiņas Freibergas upe. Aha. Vai arī tās rokas pareizā darbība ir brīvība, kas tagad tieši tiek karināta. Eņģelis Emanuēls, starp citu, arī startē arī diezgan liela izmēra darbs. Skatoties uz mākslas darbiem, man nāk prātā divas lietas. Es bieži vien salīdzinu, kad stāstu par sakramentiem, ka tur nav tikai matērija, ka tur ir kaut kas vairāk. Līdzīgi kā tas ir no gleznā, ka nevar tikai saskaitīt, krāsas daudzumu un audeklu, bet ka tam ir daudz lielāka vērtība. Nenoliedzami, jā. Un tā arī sakramentos. Tas nav tikai tas, kas ir sataustāms, bet tur ir daudz lielāka vērtība. Nevar nepiekrist. Bet ir man vēl viens cits stāsts, joks, ko es kādreiz stāstu par... Kad atnāk viens mākslinieks pie mākslas darbu uzpircēja un tādu lielu gleznu. Cik jūs varētu iedot par šo gleznu? Un tas uzpircējs, viņš pastāsta, 5 eiro. Viņš saka, bet kā tīrs audums jau dārgāk maksā? Bet šis ir sasmērēts. Šis jau nav vairs tīrs, vai ne? Labi, tas ir...
šeit izskatās, ka... Nē, es gribu pateikt, ka šeit izskatās ne par vienu tā nevarēs pateikt. Nu, tieši gribēju to sacīt, jā, tieši to gribēju sacīt. Un vai tam izkārtojumiem ir tāda kaut kāda šeit īpaša doma, kā viņas izkārtotas, es nezinu, pēc... Šobrīd, to mūsu mieram to māksliniece Laura Feldberga, to koncepciju šodien apmēram ir domājis, mēs vēl te vēl mazliet viņi tiks paretoti tā, bet principā, jā, ir tā, lai neēdās savā starpā, lai glīti izskatās viens otram. Kaut kur dabas skati, klusā daba vai reliģiskā tēma? Puķu stūrītis vai ne, tad, jā, apmēram tāda ir tā doma, jā. Jo, protams, varbūt nav, tas īstenībā ir izaicinājums šīs visas gleznas salikt vienā izstādē, jo, protams, ir dažādi autori, dažādi rokraksti, ir ar reliģisku saturu, ir pavisam nereliģisku saturu, ir vairāk dekoratīvi darbi, ir vairāk filozofiski darbi, un man liekas, ka Lauriņa ir atkal kārtējo gadu izdarījusi vienkārši brīnumu darbu, jo man šķiet, ka ļoti brīnišķīgi šie darbi visi kopā izskatās, ka neviens nav kaut kādā tādā bērna tur pozīcijā un neviens nav vienīgais izcelts, ka visi, katram ir sava jaukā vieta. Nav kāds tumšā stūrī nobīdīts malā. Nav kāds aiz stūra un kāds ar prožektoru uz to, ja? Ka katram ir sava vieta, ka tā. Tā kā ir jānāk un tiešām ir jānāk un jāskatās dzīvē, jāpaskatās, kā tā glezna, kāds ir triepiens, paskatīties tuvāk, kā izskatās dzīvē. Drīkst pieskarties ar roku? Nē, nevajag ar roku, nevajag taustīt. Ar cimdiem? Ar cimdiem, varbūt mēs nesīsim priekšā ar cimdiem, bet nē, tas ir tomēr, es domāju, to aiztikt nevajag mākslas darbus, to nē. Kā saka bērniem, ar actiņām. Bet man liekas, ir ļoti laba telpa iekārtot, jo te piemērots, man liekas, apgaismojums, kas var izgaismot šos... Ziniet, teiksim tā, vēl pirms dažām stundām, kad nāca vairāk gaismas no āra, vēl labāk izskatījās, ja, ka tiešām tā dienas gaisma uzreiz ļoti komplimentē tos darbus, bet arī nekāda vaina nav šobrīd. Bet es domāju, ka jānāk divreiz uz izstādi. Vienreiz tā, ka ir spoža gaisma, un otrais vakara tumsā, kad ir tikai šis mākslīgais apgaismojums. Respektīvi ir tā, izstāde būs vaļā tagad tuvākās 2 svētdienas. 11. ir dievkalpojums Terēzītes draudzē, un pēc tam izstāde būs vaļā, gaidām, pastāstīsim arī par darbiem un tā. Bet varam īstenībā jebkurā brīdī arī atvērt. Te būs vaļā vai būs aizslēgtas durvis? Vaļā. Es saku, pēc tiem dievkalpojumiem visu laiku nebūs vaļā. Mēs vienkārši nevaram to nodrošināt šeit visu laiku kāds dežūrēt. Ja? Bet pēc pieprasījuma jebkurā laikā būsim gatavi atvērt un parādīt izstādi. Jo, laikam, tā ir drošāk, ka ne tikai es redzu bildi internetā, bet var atnākt un tā tūplānā paskatīt, vai tiešām man tas patiks. Tieši to mēs ļoti iesakām darīt. Jā. Un, ja kāds saka, es gribu redzēt, bet man nav iespējas atbraukt, jūs varat nodrošināt kaut kādu, ka jūs tādu, ar telefonu WhatsAppā parādīsiet tūplānā. Ziniet, mums tagad ir tieši plāns, ka mēs pabeigsim, visu izkārtosim, un tad mēs iziesim tā īsi, iefilmēsim visu to izstādi, un tad droši vien arī kādā savā sociālajā tīklā ieliksim un mūsu mājaslapā, ka, protams, tas nav tas pats, kā paskatīties savām acīm, bet vismaz tas parādīs kaut vai formātus, cik, teiksim, vai tas ir A4 maza ikoniņa, vai tas ir lielformāta mākslas darbs. Kā pats nolikt sērkociņu kastīti blakus. Bet arī kaut vai tās bildes viena pret otru, tad apmēram jau redz to formātu, vai ne? Man būtu ieteikums, piemēram, apakšā uzlikt jau esošo izsoles summu. Laipni lūdzam, mieram to mājaslapā, tas ir redzams. Tas visiem to var redzēt, kāda ir šī brīža summa, un ļoti priecājamies par katru, kurš iesaistas un arī ar savu solījumu. Un kas notiek, ja kāds, kurš ir nosolījis, un viņš tomēr saprot, ka viņam nav tik daudz tās naudas?
Es ļoti ceru, ka tas tā. Nē, pirmkārt, mums ir vienkārši fantastisks noteikums, ka tā kā par tiem līdzekļiem, ko mēs iegūstam, fonds, mūsu labdarības fonds, Mieram tuvu solidaritātes fonds, darbojas visu nākamo gadu, tad šo summu nosolīto arī var nomaksāt visa nākamā gada laikā. Līdz ar to, es domāju, ka tad tā pēkšņā sausuma problēma ir risināma gada laikā. Un, ja kāds tomēr beigas pārdomās, kas man bija mirkļa vājums, tad tas nākamais lielākais solotījis. Tad tomēr mēs viņu turam aiz pogas. Es domāju, mēs esam visi pilngadīgi cilvēki, kas piedalās šajā izsolē. Tādu mēs nepieņemam. Nopietna attieksme vajadzīga. Protams. Veikalā jūs arī nevarat pateikt, ka es vairāk negribu, un tad kurš te vēl stāvēja rindā? Ja? Nē, veikalā 14 dienu laikā var atgriezt. Bet arī, būsim godīgi, teiksim tā, šis tomēr ir labdarības projekts, tas ir atbalsts Mieram tuvu. Tas būtu ļoti interesanti, ka es tagad noziedotu kādu naudu kādam labdarības projektam un pateiktu, ziniet, es pārdomāju, dodiet atpakaļ. Es neesmu kaut ko tādu dzirdējusi un ļoti ceru, ka nebūs arī jādzird. Jā, tāpēc tā arī nav tikai vienkārši mākslas izsole, bet tā ir labdarības izsole. Nenoliedzami, protams, tieši tā. Un tā izsole, kur notiks šeit patās? Un pati izsole svētki notiks Terēzītes draudzes mājā. Un tad uz to brīdi nesīs tās bildes no šejienes uz turieni. Tieši tās 12 bildes, vienu pēc otras nesīs uz turieni, bet vēl pirms pašas izsoles 5. septembra vakarā vēl būs šeit izstāde, un to mēs arī aicinām. Tad svētki sāksies 6, bet mēs vienmēr aicinām cilvēkus jau ierasties laicīgāk, tad mums ir kāds sasveicināšanās dzēriens jau, un tad mierīgi vēl atnākt uz izstādi un vēl pirms pasākuma lēnām paskatīties. Un tad jau vienu pa vienai bildes tiek nestas uz svētku vietu un nestas cilvēkiem priekšā. Un ja vairāk dzērienu, tad vairāk sola? Ceram uz to, protams, jā. Kā saka, sirds paplašinās, vai ne? Nē, un arī, laikam, šeit pat aiziet kapelā palūgties, un tad arī sirds paplašinās. Un pa ceļam ir arī kapela, pilnīgi pareizi, un arī varbūt tiešām gars pačukst, ka esi dāsns, un lai tava labā roka nezina, ko dara kreisā. Un iepriekšējo gadu šo labdarības izsoles mākslas darbu attēli, man liekas, ir rotājuši arī dažus Mieram tuvu vākus. Jā, arī ir rotājuši Mieram tuvu vākus. Vai tur ieraksta, kurš ir nopircis to mākslas darbu? Tas paliek tomēr. To cilvēks, ja pats grib pēc tam parādīt, ka viņš ir īpašnieks, tad, protams, viņš pats var ar to dalīties, bet mēs to nedarām. Ja? Bet tad man vēl viena ideja, ka varētu vēl papildus labdarību uztaisīt, pateikt, es, izsolē nopērku šo gleznu, un saka, bet es noziedošu vēl, 1000, bet ieliekat to uz Mieram tuvu vāka. Kolosāli. Un ko es vēl domāju, kam ir vēl man laba doma? Varbūt kāds, man nav vairs īsti, kur likt, man, ir jau mājās gleznas, un, piemēram, šogad arī, un katru gadu, bet arī šogad mums ir brīnišķīgs arī ar reliģisku sižetu mākslas darbi. Varbūt arī kāds tiešām labprāt atbalstīt šo pasākumu. Nopērciet savai draudzēji, vai kopienai. Es domāju, piemēram, mums ir Kaspara Poikāna altāris, kas vispār jau ir tāds sakrālais stūris. Varam aiziet paskatīties. Tur gan tiesa, gan vēl instrumentu kaste stāv blakus. Ja? Bet lai redz, ka viss procesā. Jā. Lūk, paņemšu nost arī darba cimdus. Tas parāda, ka tikai ar cimdiem var pieskarties. Tikai paskatieties, ja? Vienkārši kaut kas fantastisks. Ja? Tas ir brīnišķīgs mākslas darbs, tas ir brīnišķīgs ozola koks. To var aiztaisīt un nest sev līdzi. Ja? Tātad tas ir pārvietojams altārs, to var nolikt un, rekur, gatavs, ņemiet un lūdzieties. Ja? Klasisks, atbilstoši visiem ikonogrāfijas kanoniem. Ļoti pareizi. Un tiešām, kā mēs tur tās viedām, ka tas tumšais koks atveras un atspīd tā debesu gaisma. Es tā paredzu, ka tas varētu būt viens no tiem 12.
Es ļoti ceru, bet ziniet kā, no otras puses nekad nevar zināt, jo reizēm tieši varbūt tajā tiešsaistes izsolē beigās, kad saprot, visi darbi jau ir aizgājuši, šis ir palicis pēdējais, nu tad es pirkšu šo mākslu. To nekad nevar zināt, vai tā lielākā cena būs tajā svētku vakarā vai varbūt pēc tam tajā tiešsaistes izsolē. Skaisti, jā. Labi, paldies, un tad mēs mēģināsim arī tas stūplānā apskatīt vēl šos mākslas darbus. Lūdzu, paskatieties. Paldies! Laimīgs ir tas, kurām palīdz Jēkaba Dievs, un kurš cer uz Kungu savu Dievu, kas radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas tajās mājo. Teic manā dvēselē Kungu, viņš uzticību sargā uz mūžiem, nes taisnību apspiestajiem, dod izsalkušajiem maizi, Kungs brīvus dara važās iekaltos. Teic manā dvēselē